Reiz kādā Smailzemes karaļvalstī, kurā mājoja miers un visu lietu kārtība, dzīvoja un valdīja taisnīgs un godīgs Smailkaralis. Vasaras plaukumā viņa karaļvalstī iegriezās burvīgā skaistula reklāma. Meitenes vizīti savaldzināja Smailzemes karaļdēlu Antivīru, un viņš iemīlējās reklāmā. No rīta līdz vakaram viņi pavadīja laiku kopā, sarunās viens otram atklāja dziļākos noslēpumus, un laiks pagāja ļoti ātri. Antivīrs pat iedomāties nevarēja, ka zem šīs skaistulas maskas slēpjas viltīgs ienaidnieka spiegs. Nākamā dienā karaļvalstī pienāca ar satraucošu ziņu. Smailzemē negaidīti iebruka vīrusa karapulki. Smaili varonīgi cīnījās, sparīgi turēja savas pozīcijas, bet pretspēķi cīņā guva uzvaru. Un tikai tagad Antivīram atvērās acis, ka reklāma viņu izmantoja, nevis patiesi mīlēja. Bagātība un varas skare bija viņas virzītais spēki, bet Antivīrs nodomāja reklāmai atriepties, nosakot vēl vienu tikšanos Smailkaraļvalsts pamateritorijā. Kad reklāma un visi karaļvalsts kalpi gulēja dziļā miegā, Antivīrs nokļuva virtuālajā zālē, kur atradās vīrusu pilsētas visas dzīvotspējīgās programmas. Galvenajā serverī bija attēlots viss virusējuma darbošanās tīkls. Par nožēlu Antivīrs ieraudzīja, ka arī viņa dzimtā Smailzeme jau bija spama dzelžainajās skalās. Lai no tām atbrīvotos, ir vajadzīgs speciāls kods, bet par nelaimi šī parole atrodas karaļa spama zibatmiņā, kuru viņš nevienam neuzticēja. Laika pārdomām Antivīram nebija, tuvojās rītausma. Virusējuma iedzīvotāji gulēja tikai 3 stundas dienā. Pārģērbies reklāmas apģērbā, Antivīrs slepus nokļuva karaļa spama guļamistabā. Kad vēlamā parole bija jau gandrīz rokās, viens no apsardzes vīriem pamodās un uzsauca: "Ko jūsu virtuāla augstība šeit tik vēlu darat? Vai miegs nemaz nenāk?" Antivīrs tikai pamāja ar galvu, jo par laimi krēslas gaisma neatklāja viņa seju. Nokļuvis karaļa guļamistabā, Antivīrs pienāca pie spama gultas un uzmanīgi noņēma zelta zibatmiņu. Pēc pāris sekundēm viņš bija klāt pie galvenā servera, un vienā momentā visi vīrusi un spami bija iznīcināti. Smailzeme bija atbrīvota. Smailzemes karalis apbalvoja Antivīru ar medaļu, kura pagarināja viņa mūžu. Drīzumā Antivīrs iemīlēja Failprincesi no Smailzemes. Viņa apprecējās un dzīvoja laimīgi.